Parasti, kad uzņēmumiem ir internetu veikals un viņi laiž kaut kādas reklāmas, viņi domā, kā varētu internetu veikalu attīstīt, lai uzlabotu konversiju, lai uzlabotu pārdošanu. Un lielākā daļa parasti uzņēmumu fokusējās uz reklāmām, kas nav nepareizi, un uz to vajag fokusēties, bet parasti reklāmas nevar kontrolēt to, kā cilvēks uzvedās jau pašā internetu veikalā. Kaut kādi vienīgie dati, ko cilvēki varbūt skatās internetu veikalā, ir pamestie grozi, pamestie checkout, respektīvi, kuri pašās beigās ir atlikuši. Bet tas, ko mēs bieži vien aizmirstam, ir, kā ļoti daudz cilvēku vispār nepievieno grozam. Respektīvi, tam ir speciāla metrika, ko sauc par add to cart ratio, un tas palielinās procents, cik cilvēki ir pievienojuši grozam produktus no tā, cik vispār ir ienākuši cilvēku lapā. Un parasti tā ir tā vieta, kur cilvēki pieņem lēmumu, vai viņi vispār to produktu saprot, vai piedāvājums izskatās labs, un viņi to grib vai negrib. Jo e-veikali bieži vien fokusējas to, ka, ja pieņemsim, ienāk 10,000 cilvēku lapā un nepamet grozu vai checkout, piemēram, 300 cilvēki, tad domā, kā uzlabot to checkout procesu, lai tie pāris cilvēki pabeigtu to pirkumu, lai gan mēs aizmirstam, ka pēc 9700 cilvēku vispār nav pievienojuši grozam. Tas nozīmē to, ka īstenībā ļoti daudz cilvēku līdz galam nesaprot produktu piedāvājumu, nav bijuši pietiekami daudz pārliecināti. Un, lai palielinātu šo add to cart ratio, parasti notiek darbs pie produktu lapas, jo tā ir tā vieta, kur mēs apskatāmies produktu, mēs ar viņu iepazīstamies un saprotam, vai tas ir kaut kas tāds, kas mūsu gala klientam ir interesants vai nav. Un šeit iziesim pāris case studijiem, kā mēs vairākiem klientiem esam pārtaisījuši produktu lapas, lai uzlabotu add to cart ratio, palielinātu video pirkumu čeku un uzlabotu vispār to kopējo lietojamību gala klientam, lai viņš to produktu saprastu, satuvinātos arī ar zīmolu. Un šeit arī viens no piemēriem - internetu veikals Fully Organic, kurš pārdod, kur pamatfokus ir eksporta tirgus, un šādi šobrīd izskatās šī produktu lapa, diezgan primitīva un vienkārša. Ja viņš atvērs, viņš redzēs vienkārši vienu bildi, nosaukumu, cenu, variācijas var izvēlēties un viss. Viņš paskrolo uz leju, viņš redz kaut kādu aprakstu, paskrolo uz leju, tur kaut kādi ir līdzīgi produkti, ko reti kad vispār kāds aiztiek un spiež, un šis palielam kā izskatās tāds standarta e-veikals produktu lapām. Un tas palielam ir jautājums, cik ļoti tas ir pārdot spējīgs, vai viņš atbild mūsu jautājumiem. Nav nekādas indikācijas, kā mēs varētu varbūt vēl kaut ko nopirkt. Mums nav vispār zināms nekāda informācija par zīmolu, nekādas atsauksmes nav nekas. Palielam varam iziet cauri tam otriem variantam, kā šobrīd produktu lapa tiek pārtaisīta gan priekš telefonu, gan priekš datoru. Tad vienkārši uzreiz var salīdzināt šīs te produktu lapas, kura vairāk iedod informāciju, atbild uz jautājumiem un arī pārliecina. Pieņemsim, šeit mēs redzam smuki uzreiz noformatēts nosaukums, uzreiz apakšā ir atsauksmes, kur viņš automātiski rāda, cik atsauksmes ir atstāta par produktu. Un šo mēs risinām ieviešot automātiski e-pasta izsūtīšanas rīku, kurš, pieņemsim, pāris dienas pēc pasūtījuma nosūta e-pastu un ļauj cilvēkam atstāt atsauksmi pašā e-pastā, tādējādi atbrīvoties no liekiem soļiem. Un līdz ko viņš ir atstājis to atsauksmi e-pastā, tās atsauksmes automātiski aiziet produktu lapā, kuras parādīšu nedaudz zemāk. Tad mums ir pārtaisīts, kā attēlo šīs te variācijas, daudz pārskatāmāk, patīkamāk acīm. Uzreiz ir šie saucamie USP, kas ir Unique Selling Proposition, kāpēc mums vajadzētu uzticēties šiem produktiem. Tad ir kaut kādi 6 punkti, kas ir izcelti, un tie ir globāli bloki visiem produktiem. Viņš nav katram individuāli jātaisa. Aptuveni ir informācija, kad to produktu varētu saņemt, un uzreiz ir arī apsēle kaut kādas lietas, kuras varētu kopā ar produktu nopirkt, un mēs uzreiz atvieglojam šo te gala klientam to papildus produktu pievienošanu, jo viņam pat nav jāiet uz tām produktu lapām. Viņš uzreiz paņem, pievieno grozam, un viņš uzreiz var šajā gadījumā uzreiz 3 produktus reizē nopirkt, nevis vienu. Mums ir šeit atdalīts kā kaut kāds apraksts lietas, un tad, ja mēs salīdzinām tās produktu lapas, mēs redzam, ka šeit mums ir vienkārši kaut kāda rinkopa un viss. Tad šeit mēs vairāk cenšamies vispār izcelt kaut kādus globālos blokus par zīmolu, jo tur jau tā lieta, ka nevajag katram produktam taisīt unikālu informāciju. Jā, tas pats galvenais ir, ka tu var uztaisīt daudz globālus blokus par zīmolu, par misiju, vīziju, kā tiek produkti ražoti, kaut kāds zīmola stāsts, un jo vairāk cilvēki, jo labāk, jo tas jau palielina šo te uzticību. Jā, šeit var redzēt, ir vairāk blokus attaisīt, kas ir vairāk tādai social proof un uzticamības veidošanai, ka jā, tas ir īsts zīmols, cilvēki viss darbojas un ir klienti. Tad tālāk, kur ir tas atsauksmes rīks, par ko es runāju, kad viņš uzreiz automātiski atstās. Kad cilvēks rastais atsauksmē, pēc tam viņš uzreiz ieies šeit un palielinot vēl to social proof, uzreiz arī Instagram feed ieliekam iekšā un palielinam. Šī ir tā lieta, ka mums ir jādomā par to, ka jo vairāk cilvēku, jo labāk ir redzami. Parasti gandrīz visiem uzņēmumiem ir Instagrams, un tur ir bieži vien redzams cilvēku bildes, bet šie cilvēki nav redzami. Tāpēc ļoti forša lieta, pielikt globālu bloku, kad uzreiz ir redzams Instagram feeds pieslēgts automātiski, un uzreiz ir vairāk tāda dzīvīguma sajūta. Kā arī te visus telefonu ir smuki pielāgots, konversija optimizēts. Tad jā, šeit var redzēt, kā tas viss izskatās daudz patīkamāk acīm.
Un noteikti kā jaunam cilvēkam, kurš nekad šajā internetu veikalā nav iepircies, viņam nav sajūta, ka šis kaut kāds fake scam internetu veikals, ka tie ir klienti, tie ir forši produkti, paskaidrojuši, kāpēc šim gala patērētājam vajadzētu tos produktus pirkt. Un jā, dažādi eksperimenti, kā varētu parādīt upsells ar dažādām variācijām. Te mēs visu kaut ko esam eksperimentējuši, kāds telefons varētu izskatīties. Katrā ziņā viena liela testēšana. Šeit ir cits zīmols, ko sauc par silmečiem, un viņiem ir dabīgā kosmētika. Un šeit arī viņiem internetu veikals īstenībā tika izstrādāts uz pamata template, nekas īpašs. Un tas, ko te var redzēt, ka tā produktu lapa tāda salīdzinoši vienkārši ir produktu lapa. Ir galerija, ir nosaukums, tie arī jau kaut kāda forša, ka jau atsauksmīts ievāc, ir kaut kāds apraksts, tāda dīvaina liela bilde, te kaut kāda teorētiski apsēle, kaut kādas papildus. Tie saucamie unique selling proposition redzam, un tad tāds liels blāķis ar tekstu, ko cilvēki baigi negrib lasīt, ņemot vērā to, ka neko negrib lasīt, un ja viņi uzreiz nevar atrast, ko viņam vajag, viņi baigi neiedziļināsies, un arī related produktu, un pa lielam nekas vairāk nav. Un ņemot vērā to, ka tas veikals labi attīsties un saprot to, ka nevar stāvēt uz vietas, it kā viņiem tas apgrozījums auga, jo laida reklāmas, labāk, veiksmīgāk. Mēs pieslēdzam arī e-pasta automatizācijas sistēmu, kas pielika kaut kādu apgrozījumu klāt, bet arī mūsu satukarte ratio bija salīdzinoši zems. Un tas, ko mēs izdarījām, mēs uztaisījām viņu arī tā kā konversijām optimizētāku, patīkamāku un tā kā ļoti vizuāli vienkāršu. Respektīvi, nav sabāzts blāķis teksts, bet tajā pašā laikā mēs patēlam diezgan daudz informācijas. Un nav tā, ka liekas, ka tāds liels haoss. Piemēram, šeit mēs uzreiz palielinām daudzumu, cik daudz produktu uzreiz var redzēt. Unique selling proposition, tad šie te punkti, kas bija šeit apakšā, ir šādi te smuki, harmoniski salikti. Ir kaut kāds aprakstīns smuks, uzreiz pielikam apsēles, ka viņš var uzreiz pieķiksē klāt. Viņam pat nav jāiet tie produktu lapā. Tas ir vienkārši, jo, ja mēs gribam augstāku konversiju apsēlēm, tad viņam tas apsēles ir jābūt maksimāli vienkāršāk. Šajā gadījumā vienkārši atķiksē un viss. Redzams, ka jā, ir noliktavā. Viņš var pievienot grozumu vai uzreiz arī tikt uz checkout. Un viņš uzreiz arī var saprast, kādi ir tie piegādes veidi, kā viņš vispār to produktu var saņemt. Jā. Un arī kādi būtu aptuveni izcenojumi. Un tad arī tas pats. Viņiem ir zīmols, viņiem ir TikTok kanāls, labs saturs, ko viņi veido, un to visu vajag izcelt. Jā, mums ir daudz satura sociālajos tīklos, bet cilvēks, kad nāk e-veikalā, tā joprojām arī pārdošanas lapa, un tai lapa ir jāpārdod. Tad mēs esam izcēluši daudz dažādus šos te, sataisījuši tādus vizuālus blokus. Te būs vieta tā kā TikTokiem, kas viņiem ir salikta arī cilvēku atsauksmēm, vieta šiem tēm, sastāvdaļām, no kā produkts ir izveidots, vēl kā lietot viņu. Jā? Jo pat bieži vien mums liekas kaut kāds, šajā gadījumā tie ir dezodorants, un tad liekas, kas tur sarežģīts lietot dezodorantu, bet, ielikt pa instrukciju, kā lietot, nekad nekaitēs, tikai potenciāli palīdzēs, ja kādam mazums ir jautājums, jo ir dažādi cilvēki, kam tāpat vajag paskaidrot un parādīt. Jā, papildus vis kaut kādi informatīvie bloki, atsauksmes, smugi fullscreenā attēlotas, biežāk uzdotie jautājumi, jo šajā industrijā bieži vien cilvēkiem ir jautājumi, un tās lietas, ko viņi visbiežāk saņem, viņi uzreiz attēlo šeit, lai samazinātu to jautājumu procentu un arī kaut kādus logus customer support. Izceļ arī, kad ir iespējams pasūtīt kā dāvanu saistītie produkti. Un arī tas pats Instagrams un palielam, ja mēs salīdzinām šīs te abas produktu lapas, var redzēt, ka tā produktu lapa ir daudz garāka. Bet tas palielam ir mūsu landing page, tā ir mūsu pārdošanas lapa. Jā, tas ir mūsu piedāvājums, un tad viņi ir jābūt maksimāli pievilcīgi. Es dabūju produktu lapu esošo no Park.lv, kur ir dažādi dārza tehnika un robotizētie zāles pļāvi un tāda veida produkti, kas tiek tirgot. Un šobrīd izstāsta produktu lapa, kas bija tā pirmā versija, kas tika palaists internetu veikals. Un lapa ļoti vienkārši produktu bilde, ir produktu galerijas, ir nosaukums, ir cena, ražotāju logo, ir šis te kliks Citadels leasing kalkulators, un tad zemāk, ja mēs paējam, ir kaut kāds apraksts un specifikācija, informācija par produktu. Ja mēs pārējām pa labi, tad var redzēt, kā tā produktu lapa ir uzlabota. Tad pirmkārt, lai cilvēkam vieglāk būtu atrast, mēs pārgājām no produktu katalogus, un tad viņš iet, tā papildu navigāciju uz leju, bet viņš uzreiz šeit var izvēlēties, kam tieši viņam vispār ir vajadzīgs. Tātad, pieņemsim, tur robotizētie zāles pļāvēji, tur mauriņam, mežam, dārzam, celtniecībai, kodiem āras darbiem, tad uzreiz vieglāk ir jau tēma atrast produktam, un tad, ja mēs apskatāmies pašu produktu lapu, tad var redzēt, kā tā vizualizācija ir pārtaisīta. Jā, tad mums ir šī produkta bilde, uzreiz lielāka redzama galerija, vairāk informācijas, tajā pašā laikā neizskatās, ka ir baigi agresīvi pārāk daudz informācijas. Mums ir tas pats logo redzams, mums ir cena redzama, un uzreiz arī mēs izceļam, kāds viņam ir ietaupījums. Jo parasti internetu veikalos ir redz atlaides cena, bet nevar tā uzreiz izrēķināt, cik īsti eiro atlaide tā ir. Te uzreiz to izceļ parāda, ka tev būs šis ietaupījums. Uzreiz var redzēt zemāko iespējamo leasing maksājumu, jo, lai cilvēks neskatītos, ka kaut kas maksā 6500 eiro,
bet 172 eiro mēnesī, kas, protams, zemākais iespējamais leasing maksājums, un tad jau skatās, kas viņam tā kā ir izdevīgāks, ja viņš grib ātrāk nomaksāt. Bet šāda veida produkts diez vai vajag daudz veiks caur internetu veikalu, viņi ies uz vietas pirkt, bet tāds lietas kā robotizētie zāles pļāvē tā tālāk, kur cenas ir kaut kā 3, 4, 500, šīs ļoti, ļoti palīdz uzlabot konversiju, jo viņš uzreiz skatās uz mazāko cenu, nevis uz lielāko. Tad uzreiz ir izcelt kaut kādas galvenās lietas, kas varētu būt aktuāli klientam, tur 2 gadu garantija, kaut kāda knifiņa, kas tur nāk līdzi. Protams, var lasīt vairāk informāciju par produktu. Tad uzreiz kaut kāda vēl papildus punkta, kāpēc viņš var neuztraukties par pirkumu, jo pirmkārt 14 dienu atgriešanas garantija, palīdzība pieejama, piegāde visā Latvijā, droši maksājumi, un viņš uzreiz arī var saprast, kā viņš šo te produktu var saņemt. Tad vai viņš tur par kurjeru pakalpojumu arī uz vietas veikalā var savākt. Un tad viņam atbild ļoti daudz jautājumiem, daudz pārskatāmāk, un tas piedāvājums labāk kopumā izskatās. Ja mēs paskatāmies šo bloku, viņš diži nav mainīts, ja tur jau arī nav baigi daudz ko mainīt, bet tāpat tās informācija jaunajā versijā izstāsta tāda harmoniskāka, vienkāršāka un vieglāk nolasām. Te viņa vairāk tāda saspiesta, tāda tumšāka, pelēkā krāsa, te viņš tā vienkāršāk, neuzkrītošāk, respektīvi vieglāk vienkārši nolasīt. Un šeit zemāk ir tāds bloks, jums varētu patikt, kur, man liekas, šobrīd tā kā randomā rādās tie produkti. Tad šeit ir tā, ka ir pielikts kaut kāds jau papildus, tie saucamie jau apsēli, kas ir noteikti labi iet kopā, tur rodas pārsaks, eļļa, kur var tā kā katram produktam izvēlēties individuāli, kādu viņš grib, un tad rādās kaut kāda līdzīga produkta. Un uzreiz kartiņā var redzēt arī šos te ietaupījumus. Un, protams, ņemot vērā to, ka ļoti liela daļa nāk no telefona, tad svarīgi to visu arī pielāgot priekš telefonu versijām. Viss tā pati informācija pielāgot telefonam. Mēs atvēlam daudz informācijas, bet tajā pašā laikā viss ļoti harmoniski, viegli nolasāms un daudz izcelti punkti, kas ir svarīgi priekš pārdošanas. Tad visi tie knifiņi izcelti, jo tur uzreiz jautājums, cik ātri tu vari šo veidu informāciju, cik ātri tu varētu atrast kaut kādā šitādā tekstā. Diez vai to svarīgāko mēs izceļam, ir redzams, kad ir pieejams, redzam leasing maksājumu. Ja Latvijā ļoti daudz ņem uz leasing, un tas tad ir jāpalīdz viņam parādīt to, ka viņš var arī par izdevīgāku ciparu, nevis par lielu paņemt, kā viņš var saņemt, un kaut kādas foršas lietas, ko viņš var piepirkt klāt. Tā kā, ja jums arī ir internetu veikals, un jūs redzat, ka jūs esošā produkta lapa vairāk ir tuvāka visu šo internetu veikalu pirmajām versijām, un jūs gribat tā kā sataisīt viņu next level tā, lai cilvēks vairāk viņu konvertējas, ir pārliecinātāks, vidējais pirkuma čeks ceļās, atukārt ratio, ja procents, cik cilvēku pievieno grozam. Mēs palīdzam izveidot šo visu stāstu, kā mēs varam nokonvertēt lielāku daļu klientus. Tā kā, ja tas tev ir aktuāli, zemāk zem video klipa aprakstā ir Calendly chats, iebuko sarunu, vienkārši iziesim cauri, kāda tev ir mērķi, kāda ir izaicinājuma, sapratīsim, vai tā mūsu pieeja var palīdzēt tev izaugt un kas tās lietas, kas tev attur, lai sasniegtu e-komercijas mērķus.